Parādīšu, kādu akumulātoru samēstaroju. Tas būs litīdzeles fosfāta 12 voltīgs, 280 amperstundas un paredzēts vienam kemperim šādā te nerūsajošā tērauda kastē atradīsies kemperim zem grīdas. Un pat cik zem grīdas, tā kaste būs no iekšpuses nosiltināta un būs apsildes automātika. Nu te 200 ampērīgs BMS, tur apakšā sildītājs. Un otrā pusē aktīvais balansieris un te arī sildītājs. Mērīsies temperatūra un atkarībā no temperatūras, kas tajā kastē varēs ieslēgties sildītājs. Šāds te akumulators. Protams, par svina akumulātoru tas ir gan daudz vieglāks, daudz mazāks, un arī ciklu skaits varētu būt daudz lielāks. Un izlādēt viņu var daudz līdz mazākiem procentiem nekā svina akumulātoru. Nu, vienīgais cena lielāka. Vēlreiz mēģināšu nofilmēt tukšo kasti. Tad pakaļējais ritens kreisais. Tā kaste ir, te viņa ir redzama. Un te kaut kā dubļu sargu es uzkarināšu, lai ritens viņu neapskādē. Te ir apakšā un tā mala, un pa kādu 1 centimetru viņa ir uz augšu. Kaut arī netīrā ūdens izliešanas tā bāka ir vēl pa kādu 5 centimetru zemāka. Tā, un tajā pusē uz priekšu ir netīrā ūdens tas izliešanas rokturis. Tātad tā kaste garāka nevarēja būt. Parādīšu, kādu es uztaisīju stiprinājumu. Iepriekš es biju no šādiem te diviem. Domāju, ka stiprināšu to akumulātoru, bet viņš ir drausmīgi smags. Un tādus te caurumainus plānus pie kempera grīdas, man liekas, ka tas nenopietni. Bet akumulātors svars kādi nezinu. 40–50 kg. Šodien izlocīju tādu pamatīgu dzelzi. Nu tā, es tomēr nenoslinkoju un ieliku šajā te kempera akumulātoru kastē arī drošinātāju. Šeit te viņu piestiprināju. Var jau būt, ka kāds teiks, kad stikla šķiedra, nu kas tas par siltumu izolātoru? Tā ir plāksne no iekarījumiem griestiem. Bet man liekas, ka labāk ir slikts siltuma izolators nekā degošs materiāls.